Galvenais FPL ir stratēģija. Sveicināti, dāmas un kungi! Esam labi atpūtušies pēc starptautiskā breika un esam gatavi 9. tūrei. Un par šodienas aktualitātēm. Nedaudz par 8. tūri, tad par īslaicīgo stratēģiju FPL, kā parasti mūsu labākais spēlētājs un nobeigums. Par 8. tūras aktualitātēm Sons, diemžēl, neiepriecināja cilvēkus, kas viņus kapteiņoja. Salahs ļoti labi izcēlās. Haalands klusēja jau otro nedēļu pēc kārtas. Un, protams, Arsenālā pareģotā uzvara pret Manchester City. Saistībā ar Sonu es nebūtu pārāk pārdzīvojis, jo šis spēlētājs spēlē kā 9. numurs, izdevības bija ļoti daudz. Protams, 2 dzeltenās kartītes un noraidījums Tottenhamai lika viņiem nedaudz samainīt savu spēles struktūru, bet nesteidzieties noteikti atbrīvoties no Sona. Salahs kā parasti savu uzdevumu augstumos, 2 goli, 3 bonuspunkti, tie, kas viņu nokapteiņoja, arī izvirzījās uz priekšu. Arī Liverpools spēle turpmāk rada priekšnosacījums to, ka būs ļoti daudz golu, spēlēs uzbrukošu futbolu, vienīgais Robertsona trauma, iespējams salauzts atslēgas kauls, bet ir arī aizvietojums viņu vietā, ja jūs esat Liverpools fans un gribat kaut ko Robertsona vietā, tad Cimikas būs laba izvēle. Tad šobrīd nedaudz saīsināsim rubriku par aktuāliem pirkumiem. Es vienkārši pastāstīšu jums par spēlētājiem, kuri būtu aktuāli un dažus no kuriem jums vajadzētu atbrīvoties. Pirmā pozīcija ir vārdsargi, Areola un Turners. Manuprāt, tā ir labākā attiecība punkti pret FPL naudiņām. Tāpēc izvēlos šos budžeta vārdsargus. Aizsardzībā es būtu padomājis gan par Manchester City aizsargu Stonesu, kurš jau parādīja sevi ļoti labi internacionālā pārtraukumā, kā arī derētu jebkurš Aston Villas aizsargs, arī ļoti labs kalendārs Arsenālam, Gabriels, Zinchenko, Vaits, manuprāt, ļoti labas izvēles. Ņemsim vērā arī Brightonu. Pēc 9. tūres iestāsies diezgan vienkāršs kalendārs. Estupinians šobrīd ir traumēts, bet ir labas izvēles ar Danku, kurš izpilda ļoti daudz sitienus vārtu rāmī, kā arī Tariks Lamptijs, kurš aktīvi sevi parāda laukuma maliņā. Tātad galvenā dilēma par midfielderiem. Pie tā es atgriezīšos nedaudz vēlāk, kad analizēšu īslaicīgo stratēģiju FPL, bet, manuprāt, kam es būtu pievērsis uzmanību pēc 9. tūres, būtu Mitoma, March vai Gross, kā arī Fergusons būtu laba izvēle. Ņemot vērā Brightons sarežģīto kalendāru, bet vieglāku pēc 10. tūres, es būtu ieteicis midfieldā Marču vai Mitomu. Man liekas, Marč ir ļoti laba cena kvalitāte pussargam, jo viņš izpilda ļoti daudz centrējumus. Būs spēlē arī pret Sheffieldu, kuri ir ļoti ievainojumi tieši šī diapazonā. Protams, pēc šīs tūres spēles pret Lutonu, kur būtu Aston Villas trio, Cash, Diaby un Watkins, apsvērtu arī iegādāties savā komandā Cimikasu Robertsona vietā, jo, kā es minēju, tam ir plecu savainojums, iespējams lauzts atslēgas kauls, un šis 4,4 miljonu vērts malas aizsargs būtu ļoti vērtīgs. Priekšā, protams, Fergusons, Watkins, kā es jau biju minējis, nesteidzieties pārdot Alvaresu. Šie spēlētāji viennozīmīgi ir nepieciešami ilglaicīgā stratēģijā, tāpēc plānojiet savu komandu tā, lai vismaz viens ir iekļauts jūsu komandā. Un, protams, es gribu jums atgādināt to, ka Brightons spēlētāji 9. gembīkā vēl nebūs aktuāli, bet pēc tās uz priekšu. Un tagad par īslaicīgo stratēģiju. Nedaudz pāranalizēšu savu komandu, izstāstīšu, kāpēc manas izvēles ir tieši tādas, nevis savādākas. Sākšu ar vārdsargiem. Man liekas, tas nav noslēpums, ka vairāk nekā vienu reizi biju teicis, ka man patīk spēlēt ar budžeta vārdsargiem, kas ir Turners un Areola. Ieliekot un rotējot viņus vārtos, manuprāt, šo sezonu tas ir veiksmīgi.
un to budžetu, ko es iekrāju viņu dēļ, es varu iztērēt midfieldā un uzbrukuma spēlētājiem. Aizsardzībā man ir Cash, Šērs, Tripjērs, Udogijs un Kapore. Viduslīnijā Dikūrs, Salahs, Madisons, Sons un Diabī. Uzbrukumā Arčers, Moris un Haalands. Šobrīd es vēlos atbrīvoties no spēlētājiem, kuri ir Šērs, Moris un Dikūrs, jo man ir lieka nauda bankā. Man liekas, ka Šērs īsti neaitaisno to cenu un punktus, ko viņš atnes, ir lētākas alternatīvas viņa vietā. Pagaidām traumētais Botmans un aizsargs Pērns. Viduslīnijā Dikūrs vairāk bija plānots uz spēlēm pret Lutonu dēļ viņa budžeta cenas, un turpmāk, manuprāt, Gordons ir ļoti laba alternatīva. Priekšā Moris spēlētājs bija plānots uz dubultām nedēļām. Es īsti neticu Lutonai un gribu arī atbrīvoties no šī spēlētāja. Tātad 10. nedēļā, ņemot vērā to, ka man ir 2 free transferi, es gribu atbrīvoties no Šēra un ielikt Gabrielu viņa vietā, jo 4,7 cena, kur ir kritisusies dēļ tā, ka šis spēlētājs nebija sācis sezonu, ir ļoti pieņemama pie viņa uzbrukuma potenciāla, kā arī Arsenāla kalendāra. Līdz ar to tas man atbrīvo manevru uzbrukumā, kur es ielikšu Alvaresu, startē katrā spēlē, atnes punktus. To es nedarīšu tieši uz 9. gameweeku, bet uz 10. jo pēc internacionālā pārtraukuma iespējams šim spēlētājiem Peps ļaus atpūsties, bet spēlē pret Manchester United es prognozēju rezultatīvitāti tieši šim spēlētājiem. Man paliek Dikūrs, kuram nauda diez vai pacelsies, un viņa vietā es gribu ielikt Gordonu no Newcastles, jo šis spēlētājs viennozīmīgi ir cena kvalitāte, un es ļoti gribētu iekļaut viņu savā komandā. Bet ir risks, ka Gordonam pacelsies naudas vērtība, un man nepietiks vienkārši naudas. Tāpēc iespējams es apsveru domu iztērēt 4 punktus un uzreiz ielikt viņu Dikūra vietā. Bet spēle ir pret Arsenālu un iespējams es izvērtēšu arī citu course of action. Tātad, ja es nespēšu realizēt Gordonu savā komandā, tad es gaidīšu atkal 1 lieku nedēļu, lai man ir 2 transferi un pastiprināšos ar Bruno Fernandešu Dikūra vietā un, diemžēl, nomainīšu Sonu pret Mārču, jo tieši Mārčam būs spēle pret Sheffield un Bruno Fernandešam būs spēle pret Lutonu. Tādā veidā es spēlēšu uzbrukošu taktiku attiecībā pret saviem sacensšiem gan minilīgā, gan Latvijā. Gan pašam būs interesantāk. Atcerieties, ka šī spēle ir viennozīmīga balstīta uz to, vai nu kādu nedēļu jūs uzbrukat, vai nu kādu nedēļu jūs aizsargājaties. Nedēļa, kad jūs aizsargājaties, jūs vienkārši gaidat, jums ir pietiekami laba komanda, jūs plānojat vairākus course of actions, un kad jums ir dubultā mājiņa, jūs veicat spēcīgāku uzbrukumu attiecībā pret kalendāru un attiecībā pret jūsu sacensšiem. Uz šī mana īslaicīgā stratēģija ir beigusies. Es neiesaku jums plānot 5 stūrus uz priekšu, jo ir traumas, ir sarkanās kartītes, ir dzeltenās kartītes, ir rotācijas, ir arī eirokausi. Tāpēc plānojiet ap 3 stūrēm uz priekšu un viss būs kārtībā. Un mūsu nedēļas uzvarētājs ir Patriks Brūns ar 81 punktu un komandu Velnciems. Patrika vārtos Turners, ļoti laba izvēle, ļoti aktuāla izvēle, ļoti daudziem menedžeriem. Aizsardzībā perfekti nospēlēja Pau, Guehi un Udogi, perfekta aizsardzība. Viduslīnijā Madisons ar 6 punktiem, protams, diferenciāls Salahs ar 30 punktiem, nenospēlēja Bowens, Sons un Diabī. Priekšā Watkins, kurš vienmēr nes punktus, un klusējošais Haalands. Šobrīd gribu Patriku apsveikt ar top 5 Latvijas apmēros un top 1 mūsu līgā. Protams, būs ļoti interesants duelis un arī sacensība mūsu mini-līgas spēlētājiem, kur turpināsies, cerams, līdz pašai pēdējam gameweekam. Un nobeigumā es jums novēlēšu veiksmīgas rudens dienas, skatieties Premjerlīgu, sekojiet mūsu kanālam un tiksimies pēc nedēļas.
Vai tu zini to sajūtu? To adrenalīnu pirms starta? Spriedzi pirms pēdējiem metriem? Satraukumu pirms pēdējā metiena? Klusumu pirms pēdējā sitiena? Un uzvaru. To jūt tikai drosmīgie. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu jau no pirmās likmes. BetSafe, jo uzvara sākas ar drosmi.